Nē, draugi mīļie, tas, ko jūs šobrīd redzat savos ekrānos, nav brauciens uz lauku zaļumballi. Tā ir Eiropas parlamenta deputāte no Nīderlandes lauksaimnieka Jana Huitemā priekšvēlēšanu kampaņa. Maybe it's in your country, while in my country you have a television program, Farmer Wants a Wife. It's a dating program for farmers. I made the slogan, not Farmer Wants a Wife, but Farmer Wants a Vote. And so I drove with the tractor throughout the whole country with Farmer Wants a Vote. Jāsaka, ka transporta līdzekļu izvēle savai priekšvēlēšanu kampaņai Janam Huitemā nebija nejauša. 1954. gadā ASV ražotais traktors Fordson Dextra ir īsta leģenda. Pēc Otrā pasaules kara šos metāla darba rūķus uz Nīderlandi piegādāja ASV palīdzības programmas Maršala plāna ietvaros, un tas ir kā simbols valsts tautsaimniecības atzimšanai pēckara gados. The neighboring farmer, he still has his first tractor from 1954, so more than 60 years old, still driving. My father learned to drive the tractor on that type of tractor. Kā noprotat, lauksaimniecība Janam ir asinīs. Tā ir ģimenes lieta. Par spīti gana saspringtiem darbam Eiropas parlamentā Jans joprojām piedalās darbos savu tēva fermā, kurā ir 130 govis. During the week, my father is doing the business together with 2 employees. They are milking the cows. But in the weekend, the employees are not there. So together with my farmer, I'm running the farm in the weekend and I milk twice a weekend. And I think it's a very good combination. During the week, you're in meetings. It's quite stressful. You have to use your head a lot. And in the weekend, you really can relax. Jāsaka, ka Jans nav vienīgais holandietis, kuram lauksaimniecība ir asinīs. Tā ir visas ekonomikas asinsritē. 50% of the profit we make with export is agri and food related. Vispār tas ir fenomens. Šī mazā valsts, kur iedzīvotāju blīvumu var salīdzināt vienīgi ar Āzijas pārapdzīvotākajiem reģioniem, kur teju puse valsts atrodas zem jūras līmeņa, bet otru pusi klāja neskaitāmu kanālu tīkls, ir spējusi kļūt par lauksaimniecības lielvaru. For 1 hectare here, you need 4 hectares somewhere else in the European Union. So we are very productive, very efficient, and very, very innovative. So we can produce a lot with less. Visā savā politiskajā darbībā Jans izteikti koncentrējas uz sevis pārstāvēto lauksaimnieku interešu aizstāvību. Kā viņš pats saka, lai Briselē ņem virsroku zemnieku gudrība, nevis birokrātu normatīvi. So that's why I want to have farmers' sense in Brussels politics.